Cienījamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, dažas piezīmes par to, ko šeit nerunā kreisi liberāli ekstrēmisti, kuri visu laiku uzskata, ka Saeimā taču visi sit savas sievas, kas negrib balsot par šo konvenciju. Ja? Tāpēc es pateikšu par dažām citām lietām. Cilvēkiem, es domāju, ka lielākai daļai normāliem latviešiem šī konvencija ir ideoloģiski nepieņemama, par ko jau teica Mūrnieces kundze. Un es pateikšu, kāpēc. Un nākiet un atspēkojiet. Ja jūs visu laiku runājat par sieviešu sišanu, pasakiet, kāpēc šī konvencija neiebilst pret abortiem. Viņa iebilst tikai pret piespiedu abortiem. Tātad tiem cilvēkiem, kuri uzskata Latvijā, un tā ir ļoti liela daļa, ka dzīvība sākas no bērna ieņemšanas, nevis tur kaut kādu 3. vai 5. mēnesi, ja? Viņa ir pretdabīga. Jūs par to nerunājat. Jūs atbalstiet abortus šeit, kreisi liberālie, un nākiet un stāstiet visu laiku, ka mēs iebilstam pret kaut kādā veidā sieviešu sišanu. Tev derētu viņu iztaisīt sev. Kirsteina kungs, lūdzu cieņpilni izturēties pret deputātiem. Šī konvencija paraudz, un pagaidiet, taču dzimumi neatšķiras, ko jūs tur sēdiet un runājat. Ja? Jūs taču vienalga vīrietis vai sieviete. Jūs taču plakātiem stāvējāt. Šie cilvēki stāvēja pie Saeimas ar plakātiem. Kirsteina kungs, negribu dzemdēt vīrieti. Lūdzu runājiet jūs par lietu. Izliekaties, ja? 39. pants. Tagad pa 32. Vairāki miljardi zemeslodes iedzīvotāji dzīvo valstīs, kur tradicionāli laulības izlem vecāki. Ja? Tas nav tikai kurdi, tur Indijā ir vesela rinda, teiksim, provinču. Ja? Tātad šī konvencija paredz, protams, mēs tur nebrauksim un neiejauksimies, bet viņa paredz imigrācijas vārtu atvēršanu visiem šiem miljoniem, kuri, piemēram, pasaka, man tur kurdu tētis un māmiņa piespieda precēt nevēlamu vīru kaut kādā veidā. Līdz ar to imigrācijas vārti tiek atvērti. Jūs par to nerunājat. Jūs varat izlikties, ka Latvijai tas nebūs obligāti. Bet Grevio bija, tad, kad mēs šeit balsojam par konvenciju, es nolasīju datus Īrijā. Grevio prasīja apturēt viņu imigrācijas dienesta pieņemtus lēmumus, kuri nedeva patvērumu tiesības cilvēkiem, kas gribēja iefiltrēties labākā, bagātā valstī, pamatojoties uz to, ka tēvs vai māmiņa viņam tur ir piemeklējis ne to vīru vai sievu. Nākiet un izskaidrojiet Latvijai, ir tas jāievēro vai nav. Jūs tagad klusējat un izliekaties atkal tikai, ka jūs te svēti runājat par sieviešu tiesībām. Izraels parlaments debatēja par šo konvenciju un noraidīja, ka viņa nav pieņemama, jo tie ir vārtu atvēršana uz neierobežotu migrāciju, un ja kāds iebildīs, jums te Grevio uzreiz pateiks, ka jūs pārkāpjat šo konvenciju. Un pēdējais, man ir kauns par tiem cilvēkiem, kuri visu laiku saka, ko par mums gan te teiks, ja? Kā te izklāties kā tepiķītim, kā vēl suniski kaut kur kādam izdabāt, ja? Kā tikai par mums atkal kaut ko tur nepasaka sliktu. Ja? Viņi gatavi pārdot tēvu un māti, ja? Tikai lai viņam uzsist uz plecu un teikt, vai kāds malacis, vai vēl kādu miljonu viņu tu negribi paņemt no Indijas, no Afganistānas. Ja? Saprotiet, pasaule nav paradīze. Pasaulē katrai valstī ir savi likumi, un ja šāda muļķīga konvencija raksta, piemēram, ka Āfrikā tur ciltis, pieņemsim, viņam 1000-gadīgas tradīcijas kaut ko apgraizīt, ja? Tāpat kā Latvijā mums arī tikai zēniem tas pats, ja? Tad viņi visi var braukt uz šejieni, to konvenciju paredz. Nu, tad nākiet izskaidrojiet, ja, kā viņi darbosies, un beidziet šeit pļāpāt par to, ko pa mums teiks. Un tāpēc mums ir jāpieņem konvencija, to mēs nevaram pieņemt, tātad mēs pieņemam savu vienalga deklarācija, ja vajadzēs, mēs arī pieņemsim likumu, kas atbilst latviešu tautas nacionālajām interesēm. Un lai te ir nobalso, tā kā viss ir kārtībā, aicinu nobalsot un netērēsim laiku stāstot, cik labi ir Stambulas konvencija, un nepieminēsim, ja, ka te kāds no klātesošiem taisās iztur savu sievu, vai viņam ir kaut kāda necieņa pret sievietēm.